Klēts latviešu tradicionālajā viensētā ir savrupi celta ēka graudu un mantu uzglabāšanai. Vasarā tā tika izmantota arī kā guļamtelpa. Latvijā sastopamas gan vientelpas, gan divtelpu klētis. Divtelpu klēts senākie paraugi ir zināmi Zemgalē un attiecināmi uz 17. gadsimta otro pusi. Tās ir iegarenas celtnes ar divām telpām, kas atdalītas ar starpsienu. Katrai telpai ir savas durvis. Vienā ēkas galā tika glabāti graudi, bet otrā drēbes un citas mantas. Mūsu klētī jūs varat apskatīt rokas dzirnavas, ēvelsolu, stelles, veļas rulli, linu apstrādes rīkus un citus zemnieka sētā iederīgus darba rīkus.